Iepriekšējā lekcijā es runāju par to, ka raksturojot savu mākslas darbu būtu vēlams kaut kādā veidā arī izstāstīt tādu tapšanas gaitu. Un šodien es gribētu pieskarties tam, kādā veidā jūs attēlojat motivāciju, kas jūs ir novedusi līdz tam, ka jūs veidojat šo mākslas darbu un vēlaties to parādīt citiem. Tādēļ, ka motivācija, kādēļ jūs fotografējat un kādēļ jūs vēlaties ar savu redzējumu dalīties, ir viena no šīs mākslas sastāvdaļām. Un tad man būtu 3 apmēram ieteikumi šajā sakarā. Pirmkārt, vairāk balstīties uz racionāliem nekā uz emocionāliem argumentiem. Ko es ar to domāju? Emocionāli argumenti ir tādi poētiski, ļoti iecienīgi dažādās esejās par fotografiju, kad lietojot tādus vārdus kā skumja, priecīga vai depresija vai vienalga kā. Un šo poētisko tādu vārdu virknējumu trūkums ir tas, ka tie ir pārāk vispārīgi. Tas ir otrais punkts, ka būtu vēlams runāt pēc iespējas konkrētāk un virzīties no vispārīgā uz konkrēto. Ko es ar to domāju? Piemēram, ja jūs vēlaties parādīt savas emocijas caur kaut kādiem ainām, ko jūs esat ieraudzījis, un jūs viņus raksturojat vispārīgi, šīs emocijas bija priecīgas, tad jums jārēķinās, ka varbūt citiem attiecīgā bildi izraisa gluži pretējas emocijas. Tad jums ir jāiet mazliet soli dziļāk, jāpaskaidro, kādēļ tieši konkrētajā attēlā redzamais jums šķiet kaut kādā veidā emocionāli iekrāsots. Tas nozīmē, ka jums ir jākonkretizē, ja runa ir par nostalģiskām atmiņām, nevajadzētu jums aprobežoties tikai ar apzīmējumiem, kad skaistā bērnība vai bērnības izjūtas jums ir jāmēģina iet konkrēti un jāpaskaidro, kas tieši šajās izjūtās jums ir licies ievērības cienīgs, kādēļ, lai tās skatītu visi, un kādēļ šīs, no kādām sastāvdaļām šīs izjūtas sastāvēja. Un otrs, ko nozīmē iet no vispārīgā uz konkrēto, ir nederēs vai slikti derēs. Tāda motivācija, kā piemēram es gāju, ieraudzīju, man patika, man likās, tādēļ, ka to var vienādi attiecināt gan uz cilvēkiem, kas fotografē, gan uz cilvēkiem, kuri vienkārši iet un skatās un kuriem kaut kas patīk. Tad jums ir jāspēj kaut kādā veidā pamatot mirklis, kādēļ jūs esat nospiedis fotoaparātu slēdzi, vai vēl jau vairāk, ja jūs esat inscenējis kaut kādu situāciju vai speciāli pēc tam to apstrādājis, ir jāatrod kaut kāds iespējami racionāls skaidrojums, ar kuru tātad varētu identificēties vērtētājs, un tad, ja viņš pats izdarīs savus secinājumus par šī notikuma emocionālo pusi. Un vēl trešais ieteikums, ka šādos gadījumos ir ļoti viegli mēģināt izlīdzēties ar dažādām tekstu klišejām, kas ir lasītas par daudziem darbiem citos kontekstos, izstāžu, anotācijās, preses, rakstos un tā tālāk. To sauc par profesionālo žargonu. Šis profesionālais žargons bieži sastāv no veseliem tādiem vārdu blīvējumiem, bet kuri it kā ir moderni vai aktuāli vai bieži lietoti, tomēr viņas atkārtot vēl un vēl nebūtu īpaši ieteicami, jo profesionāli cilvēki, kas lasa jūsu eseju, noteikti būs redzējuši un lasījuši jau tūkstošiem līdzīgus, un viņi šos domu virknējumus, ja vārdu virknējumus vienkārši neņems pa pilnu. Ar to es domāju šāds pamatojums, ka jūsu darbs ir veltīts globālajai sasilšanai, vai jūsu darbā ir saskatām patērētāju sabiedrības kritika, vai jūs varat pielikt ļoti daudz klāt vēl līdzīgas apzīmējumus. Tātad mans ieteikums ir runāt pēc iespējas konkrēti, pēc iespējas eksakti, pēc iespējas savā valodā un pēc iespējas vienkārši. Un tas ir vistaisnākais ceļš, kādā veidā jūs
varat informēt skatītāju par savu motivāciju radīt un rādīt šo darbu, un tad jau skatītājs iespējams arī nonāks pats līdz saviem secinājumiem par to, kā emocionāli iekrāsots šis darbs varētu būt. Ja jums šķiet, ka es esmu izteicies šeit pārāk juceklīgi vai nesaprotam, es ar lielu prieku gaidīšu jūs jautājumus gan uz interneta adresi, kas ir publicētā lapā, gan, ja jūs mani redzat uz ielas, jūs varat droši nākt klāt un man uzdot jautājumus, mēģināšu savu iespēju robežās paskaidrot. Vēl es gribu teikt, ka, lai gan fotogrāfija ir saistīta ar tādu reizēm spontānu notikumu, tas domas darbs noteikti ap to ir aizņem daudz ilgāku un lielāku laiku, un tādēļ būtu vēlams vismaz domas iedarbināt tūlīt, un tad tā fiziskā darbība no tā izrietēs.